No neliela Sēlies miesta līdz cilvēkam, kura vārdu šodien nes viena no nozīmīgākajām slimnīcām Latvijā. Šeit sākās Paula Stradiņa ceļš. Pauls Stradiņš dzimis šeit, kādreizējā Eķengrāves āžu miestā, pēc vecā kalendāra 1896. gada 5. janvārī. Pēc jaunā kalendāra 17. janvārī. Par viņa dzimšanu un kristīšanu šajā skolas zālē 28. janvārī Eķengrāves pagastskolā baznīcas grāmatā veids ierakstus vecā Stendera mazmazdēls Aleksandrs Johans Stenders. Par godu šim notikumam vecā Eķengrāves pagastskola nes Paula Stradiņa skolas vārdu. Tā ir Viesītes muzeja Sēlija nodaļa, kuras ekspozīcijā Paula Stradiņa kabinets varam apskatīt unikālus priekšmetus. Tie stāsta par Stradiņu dzimtas saknēm Viesītē un ir izcilā profesora Paula Stradiņa dzīves liecinieki. 1902. gadā Pauls uzsāk mācības šajā skolā. Zēns bija neliela auguma, bet gudru galvu. Reiz pēc skolu pārauga lūguma piecelties, kad esi izsaukts atbildēt, Pauls atbildējis. Bet es taču jau stāvu. Pauls Stradiņš ar zelta medaļu pabeidza Aleksandra ģimnāziju Rīgā, kur onkuļa mudināts pievērsās riteņbraukšanai. Šī Jāņu fotogrāfija uzņemta Eķengrāves Rudušos pie Viesītes, un iespējams to fotografējis pats jaunais Pauls Stradiņš ģimnāzijas gados. Attēlā redzama viņa dzimta svētku brīdī. Māte Māra ar Jāņu vainagu, tēvs Jānis un mātes Radi. Starp tiem ir arī Paula vectēvs Fricis Vainovskis, tautas dziednieks, kurš palīdzējis gan cilvēkiem, gan dzīvniekiem. Iespējams, tieši šī agrīnā saskarsme ar dziedināšanu un palīdzēšanu citiem iedēstīja Paulā vēlmi kļūt par ārstu. Tieši ģimenes, darba un tradīciju tūmā veidojās Paula Stradiņa pasaules skatījums un humānās vērtības. Vasaras Pauls līdz pat Pirmajam pasaules karam joprojām pavadīja Viesītē, vecāku mājā, kur iepazīstas ar telpu nomnieku, profesionālu fotogrāfu Pēteri Grundmani, kurš viņam ierāda fotografēšanu. Grundmaņa fotogrāfija iemūžina elektrības ievilkšanu Eķengrāves centrā 1920. gados. Notikumu, kas pulcēja vietējos iedzīvotājus kā svētkos. Fonā redzamā māja piederēja Paula Stradiņa vecākiem, kur atradās gan tirgotava, gan darbnīca. Viesīte šeit redzama pārmaiņu brīdī, un Stradiņu ģimene bija šo pārmaiņu atsliecinieki. Taču dzīvē pienāk brīži, kad zināšanas un pārliecība tiek pārbaudītas vissmagāk. Sākoties Pirmajam pasaules karam, ģimene pamet Viesīti, bet Pauls uzsāka studijas Pēterburgas kara medicīnas akadēmijā. Abas vecākās Paula māsas, Minna un Anna, drīz pievienojas Paulam, un viņš Pēterburgā nebija viens. Šeit viņš aizstāvēja savu pirmo disertāciju. Šeit operāciju zālē viņš iepazinās ar Ņinu Mališevu, topošo fizioterapeiti, ar kuru apprecējās un atgriezās Latvijā. 1925. gadā Pauls Stradiņš ieguva Rokfellera stipendiju studijām ASV un Lielbritānijā. Pēc atgriešanās Latvijā Pauls Stradiņš sāka vākt materiālus nākamajam medicīnas vēstures muzejam. Viņš papildināja savas zināšanas un eksponātu krājumus braucienos uz citām Eiropas valstīm, piedaloties daudzās zinātniskajās konferencēs un starptautiskajos ķirurgu kongresos. Arī PSRS pastāvēšanas laikā profesors devās komandējumos un zinātniskajos braucienos uz citām Savienības republikām.
opija pīpe zināma kā priekšmets šīs vielas lietošanai. Tā kā opija līdzekļus izmantoja kā pretsāpju pretklepus līdzekļus jau kopš 19. gadsimta sākuma, šāda pīpe bija arī profesora Paula Stradiņa rīcībā. Profesors to saglabājis kā priekšmetu savai medicīnas vēstures muzeja kolekcijai. Šī ir karalauka pastkarte no Paula Stradiņa kolekcijas, izdota Otrā pasaules kara laikā Vācu okupētajā Rīgā. Tā nav nosūtīta, bet saglabāta kā liecība par kara realitāti un medicīnas darbu frontes tūmā. Pastkarte atgādina par laiku, kad profesors Stradiņš, riskējot ar savu brīvību, ārstēja gan ievainotos karavīrus, gan ebrejus, par ko 1941. gadā tika apcietināts un atlaists no medicīniskā direktora amata. Slimnīcas vadītāja amatā viņu atjaunoja 1944. gadā. Medaļas mākslinieks ir tēlnieks un grafikas dizaineris Jānis Strupulis. Medaļa ir oriģināls, izgatavota 1982. gadā. Portretam izmantots Paula Stradiņa skolnieka Jevgēnija Lināra 1945. gadā nejauši uzņemtais foto uzņēmums. Jevgēnijs Linārs kā students nopircis fotokameru un uzreiz vēlējies to izmēģināt. Tāpēc paņēmis līdzi uz klīniku, kur nejauši nofotografējis profesoru Stradiņu brīdī, kad viņš iznācis no operāciju zāles. Neskatoties uz tik daudziem amatiem un pienākumiem, Pauls Stradiņš ļoti daudz darījis slimu cilvēku labā. Stāsta, ka īpaša vieta viņa dzīvē bijusi viesītiešiem. Ja pats atbraucis uz viesīti pie vecākiem, tad pieņēmis tos un arī no rīta Rīgā savā praksē pajautājis, vai kāds nav no viesītes. Ja tāds bijis, tad tam bijusi iespēja bez rindas iekļūt pie ārsta. Kā arī, lai ziemā pacientiem nebūtu augsti gaidot vizīti, Pauls cēlies agrāk, lai izkurinātu krāsnis. 1931. gadā Latvijas Universitāte viņu iecēla par Rīgas otrās slimnīcas, mūsdienās Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas, medicīnisko direktoru. Līdzās darba vietai tika uzcelta arī māja. Šajā Pārdaugavas namā Ventspils ielā 19 Pauls Stradiņš ar ģimeni dzīvoja un strādāja no 1932. gada līdz 1958. gadam. Arī vēlāk, mainoties okupācijas varām Latvijā, Stradiņi saglabājuši iespēju dzīvot savā mājā. Ventspils ielas 19. nams Rīgā Āgenskalnā joprojām ir Stradiņu dzimtas īpašums. Šis nav tikai stāsts par pagātni. Tas ir stāsts par izvēli kalpot cilvēcei. Esat laipni gaidīti Viesītes muzeja Sēlija nodaļā Paula Stradiņa skola, lai aplūkotu priekšmetus, kas liecina par Paula Stradiņa dzīves laiku un viņa devumu Latvijas medicīnai. Sagaidot Paula Stradiņa 130. gada dienu, vēlamies atgādināt profesora domu graudus, kas iet cauri laikiem. Mīlestība ir augstākā medicīna. Tikai labs cilvēks var būt labs ārsts. Laime ir sadegt citu labā. Stradiņš bija iedvesmojies no 17. gadsimta nīderlandiešu ārsta Nikolausa Tulpija rakstītā. Ārsts ir kā svece, kas dodot citiem gaismu, pats sadeg. Ārsta profesija dod sajūtu, ka vari dažu reizi palīdzēt. Izārstēt varbūt nevari, bet palīdzēt vari katrā gadījumā. Pat neārstējama vēža vai tuberkulozes slimniekiem simptomu terapija atvieglina ciešanas. Labs ārsts tādēļ atsver daudzus cilvēkus. Ārstam jābūt nežēlīgam, bet tai pašā laikā viņš nedrīkst būt nežēlīgs, cietsirdīgs. Katrs pacients ir vispirms cilvēks, bez izņēmuma, vecie un jaunie, slavenie un vienkāršie cilvēki, pārtikušie un trūcīgie.
Vai sagaidīsi no slimnieka pateicību? Parasti nē, reti. Medicīna reizē ir amats, zinātne un māksla. Ārstam jābūt optimistam attiecībā pret savu slimnieku, attiecībā pret pašu dzīvi. Dzīves sīkumi ir visbīstamākie, bet tos nevar pārvarēt. Labākais līdzeklis tam ir humors. Lasiet labas grāmatas, lasiet daudz, skatieties dzīvē platām acīm. Paliec tuvu savai tautai. Viss, ko esat saņēmuši, ir tautas dots, un ko esam saņēmuši, tas mums ir jāatdod. Jūsu goda lieta ir piepildīt tās cerības, ko uz jums liek tauta un dzimtene.